Sveiki un laipni lūgti jaunajā Parkside DIY instrukcijā. Es esmu Dženija, un šodien kopā uzbūvēsim kinoekrānu. Kā vienmēr, nepieciešamo instrumentu un materiālu sarakstu atradīsi zemāk būvniecības instrukcijā. Mūsu kinoekrānam ir vajadzīga stabila konstrukcija. Tāpēc mēs izvēlējāmies variantu, kuru var viegli uzbūvēt ar minimālu piepūli un pēc kino vakara viegli atkal izjaukt. Tātad vispirms es izzāģēju no saplākšņa abas nepieciešamās plāksnes. Šim nolūkam es atzīmēju pareizo izmēru. Šīs abas ir mūsu pamatplāksnes, pie kurām katrā pusē pa diagonāli tiek piestiprināts brusas gabals. Atzīmē uz brusas vietu, kur jānovieto pamatplate. Kad esmu uz pamata plāksni novietojusi pa diagonāli, varu iepriekš izurbt caurumus un pieskrūvēt to. Nākamajiem darbībām mēs dosimies uz dārzu. Tā, es esmu tagad šeit, kur mēs vēlāk skatīsimies filmu. Nākamajā solī es piestiprinu otro brusas dēli pie pamatnes plāksnes. Tagad sānu paneļi tiks pieskrūvēti pie šķērstieņa, tādēļ es iepriekš izurbju caurumu. Lai šo konstrukciju stabilizētu, piestiprinām trešo brusas gabalu. Svarīgi ir, lai kājas būtu aptuveni horizontālas. Nu, tagad beidzot ķeramies klāt mūsu audeklam, un tam mums vajadzīgs Parkside 20 voltu akumulātora skavotājs. Lai nostieptu audeklu, es to vispirms piestiprināju pie otrā šķērsbalsta ar skavām. Dažas reizes aptinu, un tad ar skrūvēm piestiprināju pie priekšējām kājām. Tagad var sākties seriālu maratons. Vai tev ir kādas rekomendācijas? Droši ieraksti komentāros. Tu to vari!